Sveiki, draudz! Man ir prieks būt atkal pie jums, runāt vārdu. Es pareizi sapratu, ka man ir jāsludina pa Marka 6, 14, 29. Ne? Ar mani es neko neesmu sajaucis. Vismaz Dievs tā ir runājis uz mani, un es gatavoties par šo raksturvietu. Un tagad es nolasīšu, es lasīšu no man ir 12. gada tulkojums, bet es redzu, ka mums ir dažādi tulkojumi. Mums ir gan bliks, gan varbūt tās arī 65. un revidētais teksts, un tur būs nianses, un es mēģināšu atcerēties, ka viena nianse ir ļoti svarīga, ko es sapratu tikko, ka es iekopēju 12. gadu, kad vienā pantiņā trūks pamatvārds, kas ļoti daudz ko nozīmēs. Svētdienā man ir tas vārds pieminēts, un es mēģināšu arī paskaidrot. Tātad lasīšu no 14. līdz 29. Bet tā, tūlīt tās pārnodīs. Jā, to dzirdēja arī ķēniņš Hērods, jo Jēzus vārds jau bija kļūst pazīstams. Un ļauds arī runāja, ka Jānis Kristītājs ir uzcēlies no mirušajiem, un tādēļ brīnumi notiek caur viņu. Citi runāja, ka viņš ir Ēlija, vēl citi runāja, ka pravietis, kā viens no praviešiem. Bet Hērods to dzirdējis teica: Jānis, kam es liku nocirst galvu, ir augšām cēlies. Hērods bija līdz Jānis sagrābt un apcietināt Herodijas, savu brāļu Filipa sievas dēļ, kuru Hērods bija apprecējis, jo Jānis Hērodam mēdz atgādināt: nav ļauts, ka tu dzīvo ar savu brāļu sievu. Un Hērodija viņu ienīda un gribēja noniegt, bet nevarēja, jo Hērods baidījās no Jāņa, zinādams, ka viņš ir taisns un svētīts vīrs, un saudzēja viņu. Lai gan Jāņa runas viņu mulsināja, viņš tomēr labprāt viņā klausījās. Nāca izdevīgs brīdis, kad Hērods savu dzimšanas dienā saviem lielkungiem, virsniekiem un augstmaņiem rīkoja Galilejā dzīves. Kad Hērodijas meita ienāca un dejoja, viņa ļoti iepatikās Hērodam, un arī tiem, kas sēdēja līdzās pie galda. Ķēniņš meitenei teica: lūdzu, no manis visu, ko vien gribi, un es tev to došu. Un viņš tai zvērē: lai ko tu man lūgtu, es tev došu, līdz pat pusē no manas ķēniņa valsts. Viņa ārā izgājusi jautāja savai mātei, ko lai es lūdzu. Tā viņa sacīja: Jāņa Kristītāja galvu. Un steigši piegāja pie ķēniņa un viņa lūdzu: es gribu, lai tu man tūlīt dod uz paplātes Jāņa Kristītāja galvu. Ķēniņš sadrūma, bet dotās vēras un klātesošo dēļ nespēja tai atteikt. Un tūlīt sūtīja bentu un pavēlēja atnest Jāņa Kristītāja galvu. Tas aizgājis uz cietumu, nocirta viņam galvu un atnest to uz paplātes, iedeva meitenei, un meitene to deva savai mātei. Kad Jāņa mācekļi to dzirdēja, tie nāca un paņēma viņu līķi un ielika to kapenēs. Tā kunga vārds. Kad es pirmo reizi izlasēju, man likās, ko es varu sludināt? Te nav īpaši par ko, nav ko teikt. 5 minūtes, labi, ja paslēdz lēnāku runu, te var izstiept līdz 10 minūtēm un viss. Bet mūsu kunga vārds ir dzīvs. Un viņš vienmēr pasaka to, ko viņš grib teikt ar vārdu, un nav tā, ka nav ko nebūtu pateikt. Es lūdzu, un Dievs atbildēja. Un šī ir viena no tādām svētdienām, kas ļoti viegli nāca ar tādu mieru. Un es saprotu, ka Dievs grib teikt arī uz jums, uz ikvienu katru no mums, caur katru savu vārdu, ko viņš pateicis rakstos, viņš runā uz mums, viņš brīdina mūs, viņš ir dzīvs tas vārds, un viņš ir katram domāts, ikvienam katram. Viņš katram saka to, ko viņš ir pateikt individuāli, viņš nerīkojās šabloniski visiem vien, viņš katru uzrunās caur to, ko es teikšu individuāli. Katrs sadzirdēs tas, kas viņam ir nepieciešams, kāda ir viņa vajadzība šajā dienā, ko Dievs grib pateikt tev visiem atsevišķi. Un tā
tā ir svētība, tas ir Dieva brīnums. Un tā ir viņa suverenitāte, kā viņš darbojas pie viena katru no mums. Nedaudz par to, kas laikam iepriekšējā nedēļā ir sludināts, ja, atgādināšu kādiem. Ja. Jēzus ir aicinājis savus 12 mācekļus un sāk tos sūtīt pa divu kalpošanā. Jēzus tiem deva savu varu, lai tie varētu dziedināt slimos, izdzīt dēmonus. Mācekļi varēja darīt lielas lietas Jēzus vārdā un spēkā. Bet arī tagad mums jāatcerās tas, ka šie brīnumi tiek darīti Jēzus vārdā. Un ne tā kā mūsdienās, ka kaut kur kādās vietās, kādās draudzēs kādam sāk šķist, ka viņš ir pats lielais to brīnumu darītājs un viņam ir liels spēks darīt brīnums. Jā, viņam ir spēks, bet bieži tas vairs nav Jēzus spēks, jo viņš ir kritis lepnībā un to sāk izmantot mūsu pretinieks. Mums arī jāatcerās, ka visi brīnumi, gan tajos laikos, gan arī tagad, nav galvenais mērķis. Bet tas ir līdzeklis, lai parādītu to, ka Jēzus ir Dievs un kuram ir visa vara. Un tāpēc mēs visu, ko mēs darām Jēzus vārdā. Tas ir pamats ikvienam katram no mums. Izprast to, ka mēs darām visu, lai pagodam Dievu godīgi. Mēs kalpojam viņam, mēs esam viņa kalpi. Pāvils nebaidās teikt, ka mēs esam Dieva vergi. Labā tā vārda nozīmē. Jo mēs esam dārgi atpirkti. Ļoti dārgi. Caur viņu dēlu Jēzus Kristus asinī. Nāvi. Viņš ir dāvājis to pašu lielāko, ko viņš varēja dot savu dēlu. Bet tagad atpakaļ pie mana teksta, par ko man jārunā. Runas par mācekļiem un viņu skolotāji ir izplatījušās par visu Jūdeju. Tās arī nonākuši līdz Hērodam. Marks viņu dēvē par ķēniņu. Tā tajos laikos ir kā ir pieņemts. Bet īstenībā viņš ir tetrarhs. Viņš ir viens no 4 sadalītā reģiona vadītājiem. Viņš ir ceturdaļnieks, ja tā latviski paņem. Pēc Hēroda lielā nāves šis reģions ir sadalīts starp Hēroda lielā dēliem un Hērodam Antipam tik Galileju. Un iespējams, ka par Jēzu viņš tikai tagad arī uzzina, jo viņš dzīvo tādā nostūrī, viņa pils atrodas Tiberijā, tā ir diezgan pagāniska pilsēta, un tur Jēzus arī nebija gājis. Un arī pili viņš uzcēlis nomaļā vietā, tālu no visiem nepieejam. Taču mācekļu darbošanās izplatīja slavu par Jēzu arī Galilejā. Un pirmajos pantos ir 3 pantos, man liekas, izteikts 3 viedokļi par Jēzu, kā to katrs it kā saprata. Jānis Kristītājs no miroņiem uzmodināts. To saka Hērods, to saka cilvēks, kurā sirdsapziņa aptraipīta. Hērods ir pie vainas pie Jāņa Kristītāja nāves. Un kopš šīs nāves izskatās, ka Hērods dzīvoja bailēs. Un tagad Hērods dzird, ka tūmā notiek brīnuma lietas. Un pirmā doma, kas viņam ienāk prātā, tas ir Jānis Kristītājs. Viņš nāk man atriepties. Viņš nāk ar brīnumiem. Viņš it kā brīdina, kad būs slikti. Cena, kāda ir jāsamaksā par grēku, vienmēr būs augstāka par tā mirkļa ieguvumu. Tas ir pirmais viedoklis, ko domāju par Jēzu. Otrais viedoklis ir, ka daži jūdi domā, ka Jēzus ir Ēlija. Jūdi gaidīja, un arī ir jūdi, kas joprojām gaida Mesiju kā uzvaru nesošu ķēniņu, kurš dos jūdiem brīvību, un tad sāksies lielais uzvaras gājiens un turpināsies tas pa visu pasauli. Un pirms Mesijas ir jānāk viņas sūtnim, Ēlijam, lielākajam pravietim, kuram jāatnāk pirms Mesijas. Bet vēl tagad ir jūdi, kur svinot Paskās svētkus, atstāja tukšu krēslu pie galda.
Krēsla priekšā noliek glāzi vīnu, un ar dievkalpojumos viņi tur durvis vaļā, lai Ēlija varētu ienākt. Muļķīgi, ka durvis vaļā, jā. Dieva sūtnis nāk iekšā, viņš ienāktu arī, ja durvis būtu ciet, viņš ienāk tā, ka mēs katrs dzirdētu. Šie jūdi nedomāja par Jēzu kā par tādu, kam ir jāpakļaujas. Viņi vairāk uzskatīja, ka viņi varētu šo sūtni izmantot saviem mērķiem. Un bija arī jūdi, kas redzēja Jēzu pravieti, jo daudz gadi bija pagājuši kopš pēdējā pravieša, kurš bija teicis, tā saka tas kungs. Aptuveni 400 gadi jau bija klusums, kad Dievs nerunāja uz savu tautu, savu praviešiem. Un te tagad blakus ir kāds vīrs, kurš nav tāds kā citi, ko ik viens jūds, gandrīz, kas piedzīvojis un redzējis un bijis blakus, viņš saprot, šīs vīrs ir savādāks. Būtībā viņi gan dzirdēja Dieva balsi, gan redzēja Dieva vaigā, bet daudz to nesaprata. Bet ir kādi, kas saprata, bet tikai tad, kad jau Jēzus bija jau piesis pie krusta. Bet tas arī ir brīnišķīgi un labi. 16. pantā teica, ka Hērods to visu dzirdējis, paliek pie sava. Nē, tas ir Jānis Kristītājs, kam es liku nocirst galvu. Būtībā Hērods pats sev pasludina par vainīgo Jāņa Kristītāja nāvē, jo neviens cits neuzdrošinājās. Hērods dzīvoja bailēs un bija iedomājies, ka Jēzus ir augšām cēlies. Viņš ir Jānis Kristītājs, kurš ir augšām cēlies. Un tās bija bailes par to, ko viņš ir darījis. Hērods no Jāņa baidījās, kad viņš bija dzīvs, bet miris viņam likās daudzkārt briesmīgāks. Jo sirdsapziņa bailes un mokas var iedvest ļoti liels šausmas, sāk rēkoties dažādas lietas. Vainīgai sirdsapziņai nav vajadzīga apsūdzētāja un mocītāja. Vainīgā sirdsapziņa pats sev nomoka. Jā, vēlāk Hērods arī meklēs Jēzu patiesībā nogalināt, par to runā Lūkas evaņģēlijas 13. nodaļa 31. pants, kur ir teikts, kad pienāca daži farizēji, viņam sacīja Jēzu, aizej no šejienes un dodies prom, jo Hērods grib tev nonāvēt. Bet vēl vairāk, viņš arī satiks Jēzu vaigā. Tad, kad Pilāts nosūtīs Jēzu kā galilieti pie Hēroda, kad viņš uzturēsies nicinoši, ņirgāsies par Jēzu. Tas ir arī no Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas 11. pantā teikts. Hērods kopā ar saviem karavīriem izturējās nicinoši pret viņu un ņirgājās. Tad ieģēra viņu krāšņās drānās un aizsūtīja atpakaļ pie Pilāta. Tagad būs runa par 17. līdz 20. pantam. Priekš maniem tā bija viena no sarežģītākajām rakstvietām. Es ļoti domāju, kā varētu jums izskaidrot visu, ko es gribu pateikt, ko esmu satvērs un sapratis. Jo būtībā man likās, būs tā, vai jūs paliksiet kopā ar mani, vai es arī pazaudēšu jūs kādā mirklī, bet te jūs sakiet, ka jūs kaut ko neesat izpratuši. Jo man jāmēģina izskaidrot sarežģītā laulība starp Hērodu un Hērodiju. Un tas man atgādināja kad es to gāju tam cauri, tas man atgādināja man bērnības spinningošanu ar spolu pa 3 rubuļiem, kad tu vienreiz iemetni neveiksmīgi nobremzēji un tev auklēja tā samudžināta, viņi bija tikko taisna un tīra, un tur tādi mezgli, ka tu nezini, no kurienes gala tikt, un citreiz sanāk, ja tu vairāk gribi kaut ko darīt, jo vairāk tu samezglo. Te ir diezgan interesanti, man tas ieinteresējas ļoti ilgi, pavadīju laiku tieši pie šīs vietas, un man tas uzrunāja, kad viss ir sācies, kā tas grēks aiziet plašumā. Būtībā man jāsāk ir ar Jēzus dzimšanu. Tajā laikā valdīja Hērods Lielais. Tas ir tas cilvēks, kurš ir vainīgs pie zīdaiņu nogalināšanas Bētlemē. Viņš bija ļoti briesmīgs cilvēks. Ne tāpēc, ka viņš bija varbūt precējis daudzas reizes,
bet viņam bija nelāks paradums nogalināt savus tuviniekus, jo visur viņam likās sazvērestīt pret viņu, un lai sevi kaut kā mierinātu un pasargātu, viņš daudz slaktēja cilvēkus. Bet, es nestāstīšu visu, es tādu mēģināšu kādu koncentrāti izņemt no visas tās viņa precēšanās. No otrās sievas, kur vārds bija Marijāna, viņam bija dēls Aristokuls. To viņš arī nogalināja kādā momentā, kad viņam likās, ka viņš ir bīstams. Un tam dēlam bija meita Herodija. Un tā būs tā pati, kas bija pie vainas Jāņa Kristītāja nāvē. No citas sievas Herodam Lielam piedzima Herods Filips, kurš apprecēja Herodiju. Būtībā sanāk tā, ka viņš apprecēja savu pusbrāļu meitu. Šajās laulībās Herodijai piedzimst meita Saloma. Tā būs tā dejotāja no mans rakstvietas, ko es šodien runāšu. Herods Lielais atkal redz. Tagad piedzimst Herods Antipa. Šis ir tas Herods, par ko mēs tagad runājam. Tas ir tas cilvēks, kurš dod pavēlu nogalināt Jāņa Kristītāju. Tagad mēs atceramies, ka bija viens Herods Filips, Herodijas vīrs. Viņš dzīvoja Romā kā tā laika biezais. Viņš ir ļoti bagāta privāta persona. Kādā laikā viņu apciemoja Antipa, kurš ieraudzīja Herodiju un krita kārdinājumā. Viņš pavedina viņu un pierunā pamest Filipu. Visā šajā stāstā man likās tā, tur ir liela gada starpība visos, vajadzētu būt. Tur nav tā kā viens pēc otra. Tur tik tiešām ir kārība, grēks un viss pārējais, jo tā tam Dievs tā nav iedibinājis. Tātad, Herods Antipa apzināti pavedina savu brāļu sievu, un līdz ar to viņš ir pārkāpis jūdu bauslību, par ko tiek runāts 3. Mūzes 21. pantā. Ja vīrs ņem savu brāļu sievu, tā ir nešķīstība. Viņš ir atseģis savu brāļu kaunu. Herods bija pārkāpis visu robežu. Daudz to jūdu viņam pārmet, bet viņi pārmet pie sevis klusībā, jo viņi baidījās no sakām. Un tikai Jānis Kristītājs nebaidījās atklāt pateikt patiešo Herodam. Nav atļauts, ka tu dzīvo ar brāļu sievu. To saka Jānis, cilvēks, būtībā tam cilvēkam, kuram ir vara tajos laikos par savu padoto dzīvību, nāvi, kas var darīt visu ar saviem padotajiem. Un tajā pašā laikā Marks arī atzīmē to, ka Herods Antipa Jāni Kristītāju augstu vērtē un godāja. Tas ir pieminēts 20. pantā. Un te ir ļoti labi redzams, ka cilvēks var iet pa žēlastības un godības ceļu, un tomēr savu kārību dēļ viņš nepabeidz šo ceļu. Un kārību dzīves viņš iet bojā. Mēs atceramies visi līdzīgi par sējēju. Un šī tā būtībā augsne, akmeņaina augsne no līdzības par to, kas ir Lūkas evaņģēlijā aprakstīts. Herods zināja, ka Jānis ir taisns un svētīts vīrs. Viņš labprāt viņā klausījās. Varbūt tad viņš mēģināja pasargāt, darīt kādas lietas, ko Jānis Kristītājs viņam pārmet. Viņš pat arī mēģināja pasargāt no Herodijas dusmām. Taču beigās grēks un kārība bija stiprāka par viņu. Jānis Kristītājs apzinājās, uz ko viņš iet, apsūdot Herodu un Herodiju, bet viņš nespēja savādāk rīkoties. Viņš bija Dieva vīrs, un viņš neatkāpās no savu pienākumu runāt taisnību, runāt par grēku. Tajā mirklī, kad es nonācu pie šī slēdziena, es aizdomājos, kā ir ar mums. Kā ir ar mums, vai mēs esam tik drosmīgi brīžos kādam pateikt, ka viņš grēko, ja mēs
mīļā miera labad notolerējam, tas ir tas modernais vārdiņš, kādu, lai tik nav kašķis. Lai nav tā, ka mums tomēr ir jāpastāv par Dievu vārdu, patiesību, taisnību. Mums nav jāuztraucās par citu cilvēku domā, ko viņi domā, ja mēs runājam to, ko Dievs ir mums līdz sirdī, uz ko viņš aicinājis. Es domāju, ka ik viens, katrs ir sajūts to sirdī, to trīs, kad tu saproti, ka tu nevari savāk, tev jāiet, vai jāsaka, vai jāiet atteikt liecību, vai kādu brāli vai māsu uzrunāt, ka tu jūti, ka tas motoriņš līdz izliks ārā un aizskies pa priekšu, ja tu to nedarīsi. Tas ir tas svētais gars, kas to dara mūsos, kas mūs mudina. Un bieži mēs norokāmies. Es esmu daudz reiz noracies, veiksmīgi noracies. Ko cilvēki padomās par mani? Un tad es neesmu jūties labi pēc tam. Tas jānes atkal Dievu priekšā, jāizsūdz, jānožēlo, jālūdz, lai Jēzus tev atkal attīra no tā. Jo tas čukstētais, tas papagāls, viņš arī blakus. Viņš atkal tev knābās, viņš atkal tev ausī čukstēs, kas tu esi. Ka tu esi nejēgi, ka tu neko neēdz, ka tu neko nevari. Un tas mums jāmācās atšķirt tās lietas. Kā Dievs mūs uzrunā caur mīlestību, pamācot, un ko dara mūsu ienaidnieks. Un tikai tad mēs varam patiesi saukt sev par Kristus kalpiem. Bet ja mēs mēģināsim izpatikt cilvēkiem, un ja tā būs vēl pretrunā ar viņu garīgo vajadzību, patiesību, Dieva vārdu patiesību. 21. pāns. Pienāca piemērot dienu. Šodien ļoti gaidīja Herodiju. Viņi bija ļoti nolēmusi tik kaut kā galā ar Jānu nogalināt viņu, bet viņi nevarēja saprast un nevarēja noķert to mirkli. Un te ir ļoti laba izdevība, lai novāktu Jānu Kristītāju no savu ceļu, tā var izteikties. Viņi bija pilni ar aizvainojumu. Kā tas ir, ka kāds iedrošināt viņai visu laiku atgādināt un viņas vīram par to grēkā krišanu. Viņas pašlatnos to nespēja sagramot. Viņai tas bija pāri daudz, viņa bija nikna. Jo kas galā ir tas cilvēks, kas uzdrošina viņai to pateikt? Tas cilvēks, kur pārtiek no siseņiem un dzīvo tuksnesī. Ne tam amat, ne tam status. Pēc viņas mērauklis. Viņa neuzskatīja viņu par Dievu vīru, jo viņa nesaprat, kas tas ir. Un tā Herodam Antipam ir svinības. Tiek svinēta viņa dzimšanas diena. Ir sanākuši daudz lielu kungi, bagātīgi klāta galva, ir dzīves. Visdrīzāk jau viesi bija krietni iesilduši. Un Herodija saprot, ka tagad ir īstais laiks rīkoties. Un būtībā viņa atkal izmantoja Heroda grēku. Viņa to krišanu uz attiecībām un uz iekārēm. Viņš sūta savu meitu dejot dižo viesu priekšā. Bet tā nebija vienkārši tāda deja. Tā bija tāda kā solo deja, ko mūsdienās vispār visticamāk saukt par stritīs. Tā ir deja nepiedienīgām kustībām, pretīgi netikumiski pantonīgu. Būtības tādas dejas dejoja tajos laikos prostitūts. Un tas nebija galvenā dāmas cienīgs pasākums būt tajā un piedalīties. Taču Herodija bija visu labi saplānojusi. Herods bija ierēģis un savas grēcīgās dabas dzīts. Mums jāatceras, kā viņš tika arī pie Herodas. Viņš krita iekārē un būtībā kaut kādā uzbudinājumā viņš piedāvāja Salomai visu, ko viņa vēlās. Pat pusi no savas valsts. Kurš viņam patiesībā nemaz nebija. Jo viņš bija, ja skatieties pēc mūsu mēraugs, viņš bija ielikts ierēdnis, kurš pārvalda kādu daļu cita saimnieka teritorijas. Būtībā kā pat labam, ja? Ka kādam liekas, ka viņš ir diezgan liels un varens, bet ir ielikts uz laiku, un īsti viņam nekas nepieder, kā tikai vien dotā var.
bet vara nozīmē daudz. Gan tajos laikos, gan šajos. Nekas nav mainījies. Vara var sabojāt cilvēku ātri. Bet būtībā tas, ko viņš ierēdz, tas neattaisno viņu, jo cilvēkam vispirms jādomā, ko viņš saka, pirms viņš rīkojās. Un jādomā, kāds tam var būt seks. Nedrīkst kļūt par savu vājību vergu, zaudēt saprātu un darīt tādas lietas, par kurām ir vēlāk kauns. Un tāds kauns, ka tu nezini, kur likties. Būtībā Hērods pats sev iedzina stūrī. Un to arī gaidīja Herodija. 23. pantā ir teikts, ka Hērods zvērē. Viņš deva savu tetrārka ķēniņa zvēras. Atsevi viņam nav. Citādi viņš kļūtu par apsmieklu vispārējo savu dišu kungu, dišu draugu priekšā. Un šis ir Herodijas triumfa mirklis. Viņi saka, es varu atriepties. Atriebība būs barga. Kad meita iziet ārā jautāt mātei, ko man lūgt, ko prasīt? Atbilde bija nekavēties Jāņa Kristītāja galva. Un 25. pantā ir viens vārdiņš – tūlīt. Šis vārds oriģināli nozīmē nekavēties. Nav Hērodam ar laika apdomai, viņš neko nedrīkst, viņam jārīkojas momentāli. Hērods ir savs vēras savažots, viņš neko nevar darīt, kaut gan viņš jūtās noskums, viņam jāpild savu solījumus. Uz cietumu tiek sūtīts bērni, kurš vienkārši izpild pavēli. Un Jāņa Kristītāja galva tiek atnesta tev uz paplātes kā tāda dīvaina rotaļlieta. Skarba. Bet Herodija gandarīja. Hērods baidījās no baumām un viņš redzēja, ka ir pārāk daudz liecinieku viņa solījumam. Viņš baidījās no apsmiekla. Viņš bija gļēvs, lai kaut ko mainītu. Viņš labāk izvēlējās upurēt Jānu, lai pats nekrist apsmieklā. Viņam nebija drosmes rīkoties savādāk. Un tajā pašā laikā mēs lasām, kā jau Hērods cienīja un baidījās no Jāņa Kristītāja. Bet no saviem iesiem viņš baidījās vairāk, no viņa mēlēm. Jānis Kristītājs dzīvoja un nomira taisnības dēļ. Cilvēks, kurš runā Dieva vārdā, vienmēr riskē ar savu dzīvību un likteni. Bet vai mums jābaidās par to? Šī sadaļa nobeidzās ar to, ka Jāņa mācekļi uzzina par notikušo. Atnāca Jāņa miesas, savāca tās un apglabāja. Būtībā Marks netieši salīdzina Jānu ar Jēzu. Abi sludina vienu to pašu grēku nožēlas un ticības evaņģēliju. Abas ienīst. Abi mirst nežēlīgās nāvēs. Un abas apglabā tuvākie mācekļi. Jēzus un viņa vēstnesis, kas patiesībā bija Jānis, ja mēs atceramies, Jānis ir tas, kurš norādīja uz Jēzu. Abi tika nogalināti viena iemesla dēļ. Cilvēki nevēlas atteikties no grēka. Nevēlas. Ne visi, bet ir tie, kas nevēlas. Viņi labāk iznīcina citus, krīt vēl lielākā grēkā, ja viņam ir nocitināts sirds. Jā, tas ir būtībā, ko es arī gribēju dalīties šajā rītā ar jums, un es gribu pielūgt Dievu. Jā, Kungs Jēzu, mēs nākam tavā priekšā un pateicamies, Jēzu, par to, ko tu esi darījis pie mums, pie vienu katru no mums. Mēs esam tevis aicināti, mēs esam tevis pestīti. Tu esi uzņēmis visu tēvu bardzību uz sevi. Paldies tev, Jēzu, ka tu esi tas, kurš darīja mūs brīvus, ka mēs tagad tavu asiņu šķīstīt un mazgāt
tā priekšā esam attaisnoti. Paldies, Jēzus, par tiem vārdiem pie krusta, viss piepildīts, ka tu esi piepildījis viss, kas bija paredzēts. Paldies, ka tu esi mainījis mūsu sirds, ka mēs ikdienu, ik mirkli varam nākt tavā priekšā ar grēku nožēlu, atzēt tos savos grēkos, un tu mūs dari brīvus, tu šķīsti mūs. Tu esi jau mīris par mūsu grēkiem, tu esi atdevis savu dzīvību. Mūsu debes Tēvs ir Dievs pašu dārgāko, ko viņš varēja iedot par grēku izpirkšanu. Viņš atdevis tevi. Paldies, paldies Jēzu, ka mēs dzīvojam ticībā uz tevi, uz tavu darbu, ka mēs esam pieņēmuši tavu upuri. Paldies, ka tu caur svēto garu ikdienu mirkli runā un atgādini mums ar tām lietām, kas vēl mūsu debes Tēvam nav tīkams, kurus mēs varam nožēlot, nolikt pie Tēva kājām, kāja pamest. Visu gods un slavu un pateicību tikai tev, Jēzu, lai slavēts tavs vārds mūžu